Bez zināšanām tu neesi cilvēks. Tā uzskata ikšķiliete Lūcija, kuras nedēļas ritms nav iedomājams bez regulāriem bibliotēkas apmeklējumiem. Jau 2 mēnešus bibliotēkā tiek ne tikai lasītas grāmatas, bet arī apgūtas datorprasmes. Esmu mācījusies Latvijas Valsts universitātē, un man gribas kaut ko zināt, kas tas tāds ir dators un ko ar viņu dara. Man ļoti tā gribējās kaut ko, praktiski es nezinu, vai viņu pielietošu, bet man, interesanti mājās. Es arī paskatos kaut ko, un ir arī e-pasts un sarakstē ar draugiem LV. Tradicionāli marta sākumā Latvijas bibliotēkas iedzīvotājs aicina uz e-prasmju nedēļai veltītiem pasākumiem. Interese par e-pakalpojumiem palielinās katru dienu. Iedzīvotājiem informācija ir vajadzīga, un bibliotēka ir vienīgā vieta, kur cilvēks var atnākt un bez maksas iegūt jaunas prasmes, saka Ikšķeles bibliotēkas vadītāja Valda Račinska. Mēs ar šo konsultēšanu nodarbojamies regulāri, un es strādāju individuāli ar katru bibliotēkas apmeklētāju, kuram šī palīdzība vajadzīga. Tad īpaši nepalielinās tā e-pakalpojumu nedēļas laikā šo pakalpojumu. Mēs vienkārši nedaudz vairāk popularizējam šīs iespējas, kad bibliotekā var nākt un mēs šo konsultāciju sniegsim. Samaksāt par elektrību vai komunālajiem maksājumiem, lietot e-bankas pakalpojumus, iepazīt elektroniskās deklarēšanas priekšrocības. Pirmo datorprasmju apgūšanā bez izpalīdzīgās bibliotekāru rokas ikšķilieši neiztiek. Un es, piemēram, man parādīja bibliotekas vadītā Valdiņa, ka ir receptes. Es biju ļoti pārsteigta, ka viņu tik daudz, un es varu sameklēt kādu gribu un kādu man vajag. Par to es nemaz nezināju. Cilvēkiem šis pakalpojums ir vajadzīgs, un lielākie bibliotekas šī pakalpojuma izmantotāji ir bezdarbnieki, cilvēki, kas aktīvi meklē darbu. Tātad viņus arī interesē šī piedāvājuma tieši reāli darba atrašanai. Un pensijas vecuma cilvēki, kuri vienkārši grib izmantot iespēju saziņai. Mazinoties rocībai, cilvēki izvērtē iespējas atļauties internetu, pirkt grāmatas vai periodikas izdevumus. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc bibliotēkas lietotājs skaits aug katru dienu. Ikšķelē bibliotēka ir ļoti svarīgs, regulāri un bieži apmeklēts objekts. Ikdienā tās sniegtos pakalpojumus izmanto no 80 līdz 100 cilvēki. Dats Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.